Mani sauc Baiba Sīmana Ambaine, un pedagoģijā es aptuveni strādāju jau 20 gadus. Pirmajā kursā es gāju strādāt par bērnu dārza audzinātāju, kas man nepatika. Un kādu laiku nestrādāju pedagoģijā, un tad atgriezos 2000. gadu sākumā un uz nelielu slodzi sāku strādāt šī skolā. Un joprojām strādāju Rīgas centra daļamatniecības pamatskolā. Sākotnēji par vizuālās mākslas skolotāju, un pēdējos 3 gadus esmu direktora vietniece izglītības jomā. Sākotnējā ideja par grāmatu no kolēģu puses šī skolā, pat cik mēs esam mākslas ievirzes skola, man jau vairākus gadus ir teikuši, ka nepieciešams izveidot skolas iekšēnē lietošanai tādu materiālu metodisko, bet līdz tam nav nonācis, bet varbūt, ka šī iespēja uzrunājot no skolas vārds puse, šo te ideju, kas skolā tika nēsāta, tiek arī realizēta dzīvē. Par grāmatas struktūru, kā veidot, ir garš ceļš, jo es kā radošs cilvēks nevarēju sākotnēji sevi salikt kaut kādos rāmjos, lai tas būtu citiem saprotami. Man tādi vairāk bija plaši tādi lidojumi, un pateicoties daudzkārtējai pārstrādēji materiālu, nonācām pie šīs grāmatas struktūras. Un, manuprāt, nepazaudējot to manu radošumu, tai pašā laikā, manuprāt, ir noderīga arī pārējiem pedagogiem. Grāmata ir veidota par pamatu ņemot paraugu programmu Skola 2030, iekļaujot nodarbības skaits ir ņemts vērā pēc ieteikuma 1. klasei 2 stundas nedēļā, un šīs stundas saliktas blokos, pāros. Katra bloku stunda tiek sastādīta ar sasniedzamajiem rezultātiem, tur ir apkopoti galvenie jēdzieni, kas ir apgūstami mācības stundā. Tad ir ierosmes jautājumi, ar ko mēs varam sākt mācības stundu, iekļaut uzdevumu skolēnam, iekļaut uzskatas materiāli gan skolēnam, gan skolotājām, kā palīga materiāls, nepieciešamie materiāli nodarbības gaitai, pati nodarbības gaita aprakstīta, kurā ir iekļauta arī papildus informācija skolotājam vai skolēnam instrukcijas darba veikšanai. Kā arī ir nodarbības beigās iekļaut atgriezniskā saite un lielākā radošā darba beigās vai arī temata noslēgumā ir summatīviem vērtējumam paredzētais snieguma līmeņa apraksts. Grāmatā ir iekļauti ļoti daudz, teiksim, ne fotogrāfijas, kas ir attēli domāti, bet vairāk ir dažādas saites, kur skolotājs var nonākt un paskatīties. Ja arī ir vienam attēlam ieliktas QR kods, tad papētot, tur var arī vēl dziļāk atrast dažādus materiālus, ko var arī interaktīvi radīt skolēniem. Grāmata, es domāju, ka noderēs skolotājiem un atvieglos ikdienu, jo gan arī šī struktūra, kas ir atbilstoši jaunajām kompetencēm vai lietpratībai, ir sakārtota, izstrādāta un arī ņemts vērā šīs caurviju prasmes, kas ir nepieciešams skolēniem apgūt, un arī tie daudzie palīgi vai uzskats materiāli, kas varbūt skolotājiem nebūs vairs jāmeklē nekur citur, kas jau ir salikti, vismaz kaut kāda tāļa piemēra, jau ir salikti grāmatā ar visiem skaidrojumiem. Skaidrojumi gan saprotami bērnam, gan arī saprotami skolotājiem. Un ar šiem linkiem, kas ir pievienoti klāt, skolotājiem ir iespēja arī padziļināt, ja viņam ir vēlme padziļināt, painteresēties par šo tēmu. Es lepojos ar to, ka beidzot ir sastrukturēts tas, kas ir nepieciešams, un vienlaikus rakstot arī pati priekš sevis, ja es strādāju intuitīvi līdz šim, tad varbūt tagad es arī strādāšu un padomāšu par to, ko es vēl varu caur to mākslu skolēnam vairāk dot, ne tikai to prasmi zīmēt, bet arī kultūras izpratni,
apkārtējās skolas vides izpēte. Jā, ir temats, kur mēs runājam par zīmēm, simboliem, kur skolēniem ir iespēja apmeklēt kultūra vēsturiskos muzejus un meklēt tur savam novadam aktuālās zīmes vai pētīt savas pilsētas ģērboņus. Un atdarināt kaut vai pēc tam sava ģimenes vai savas skolas ģērboni izveidot, pamatojoties jau uz šo te kultūru, savas apkārtnes kultūras izpēti. Grāmatā iekļautie radošie darbi ir šīs skolas 1. klases skolēnu veikti. Es domāju, ka tas, ko es vēlētos izteikt, un es arī vienā temata aprakstā esmu runājusi par to, kad es vienmēr esmu meklējis kaut kādu saikni ar kādiem citiem mācību priekšmetiem. Un šī grāmatā uzdevumos arī ir starppriekšmetu saiti vai no ar matemātiku vai dabas zinībām, kur, ja skolotājs vienlaicīgi dabas zinībā kādu no tematiem līdzīgu apgūst, var veidot šos te uzdevumus, kombinēt kopā un atvieglot skolēniem apgūstamo saturu. Tāpat arī par tēmu, kas ir simbolu zīmes, it sevišķi tur, kur mēs runājam par ceļa zīmēm un bērni pēta tās krāsas, tad paralēli var arī audzināšanas vai sociālo zinību stundās iekļaut šo tēmu par drošību uz ielas. Es zinu, ka pavasarī ir audzināšanas tēmas parasti aktuāls, kā uzvesties uz ielas vasarā, un tad arī šo uzdevumu var, pieņemsim, ja viņa tagad ir grāmatā ielikta pa vidu, viņu var pavirzīt un šo tēmu apgūt vēlāk, pieņemsim pavasarī. Es iesaku šo grāmatu tāpēc, ka ir izveidotas katrai stundai strukturēts plāns, un plus pievienots klāt bagātīgs metodiskais materiāls.